Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar aicinājis bijušo ASV prezidentu Donaldu Trumpu apmeklēt Ukrainu, norādot, ka pārtraukt karu nav tik vienkārši. Komentējot Trumpa plātīšanos, ka viņš varētu pārtraukt Krievijas iebrukumu Ukrainā 24 stundu laikā, ja tiktu atkal ievēlēts ASV prezidenta amatā, Zelenskis izteicās, ka viņam vajadzētu pašam atbraukt uz Ukrainu un iepazīties ar situāciju uz vietas. Izraēlas gaisa spēki pēdējās 24 stundās bombardējuši aptuveni 450 mērķus Gazas joslā un nogalinājuši vairākus palestīniešu kaujinieku grupējuma Hamas komandierus. Par to šodien nākusi klajā ar paziņojumu armija. Mērķu vidū esot Hamas izraktie tuneļi, militārā infrastruktūra un prettanku raķešu palaišanas platformas. Izraēlas karavīri arī pārņēmuši savā kontrolē militāru kompleksu un operācijas laikā likvidējuši vairākus teroristus. Elektroenerģijas vidējā cena pagājušajā nedēļā Latvijā samazinājās par 55% un bija 58,26 eiro par megavatu stundu, informē Latvenergo pārstāvji. Pagājušajā nedēļā elektroenerģijas cenas samazinājās visos Nordpool tirdzniecības apgabalos. Vienlaikus Nordpool sistēmas nedēļas vidējā cena saruka par 29%, sasniedzot vidēji 42,87 eiro par megavatu stundu. Līdz gada beigām uz Latvijas-Baltkrievijas robežas plānots izbūvēt 19,9 km žoga, informē Iekšlietu ministrija. Uzraudzības komitejas sēdē valsts akciju sabiedrība Valsts nekustamie īpašumi, kurai deleģēta robežas infrastruktūras izbūves organizēšana, informē komiteju par Latvijas-Baltkrievijas un Latvijas-Krievijas robežas infrastruktūras izbūves progresu. Žoga izbūve uz Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas līdz 3. novembrim nodrošināta 92,1 km garumā, jeb 82% no aptuveni 112 km apjoma, kuru plānots pabeigt šogad, lai pēc tam līdz nākamā gada vasarai pabeigtu izbūvēt žogu aptuveni 30 km garumā posmos gar publiskajiem ūdeņiem, kas ir dabīgs šķērslis. Līdz šā gada beigām vēl jāizbūvē 19,9 km žoga. 6. novembrī sākas solārā ziema, gada ceturksnis, kurā Zemes ziemeļu puslode saņem vismazāko saules gaismas daudzumu. Solārā ziema turpināsies līdz 4. februārim. Šajos 3 mēnešos saules spīdēšanas ilgums Latvijā būs mazāks par 9 stundām dienā. Īsākā diena būs 22. decembris, kad laika sprīdis starp saules lēktu un rietu būs vien 6 stundas un 43,5 minūtes. Latgales rajona tiesa nelegālo imigrantu kontrabandistam no Moldovas piespriedusi 5 mēnešu cietumsodu, kurš faktiski jau izciests. Moldovas pilsonis personu grupā apzināti nodrošināja vairākām personām iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijā, par to liecina publiski pieejamais spriedums. Šogad 15. aprīlī Moldavs kopā ar vēl kādu vīrieti, pret kuru krimināla process izdalīts atsevišķā lietvedībā, aizbrauca uz pamestu viensētu ciemā, sagaidot nelegālos migrantus minētās pamestās viensētas pagalmā. Apsūdzētais atļāva viņa vadītajā automašīnā iekāpt 6 Afganistānas pilsoņiem, 1 Tadžikistānas pilsonim un 1 Pakistānas pilsonim. Vienlaikus par savām darbībām apsūdzētais informēja savu līdzdalībnieku, nofilmējot video ar automašīnā esošiem nelegāliem migrantiem. Līdz šā gada 1. decembrim notiek pieteikšanās dalībai 15. starptautiskajā garīgās mūzikas festivālā Sudraba zvani, kas Daugavpilī norisināsies nākamā gada 12. un 14. janvārī. Festivāla laikā notiks koru, vokālu ansambļu un kordiriģentu konkurss, kura laikā tā dalībnieki sacentīsies 12 dažādās kategorijās. Festivāla organizatori ir Daugavpils valsts pilsētas pašvaldība, Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestāde Vienības nams. Festivāls notiek vienreiz 2 gados, tā mākslinieckais vadītājs un idejas autors ir Jevgeņijs Ustinskovs. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē satura atbildes Alise Plus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.